dalība šajās pneimomobīļu sacensībās, ideja par šo dalību radās ļoti pēkšņi un viss notika ļoti strauji, bet beigās jau sanāca tā, ka tas ir ļoti vajadzīgs gan mums kā fakultātei, augstskolai kopumā, gan īpaši svarīgi studentiem, jo tā īsti pirms sākt strādāt ražošanā, viņiem nav tādu īsti iespēju savu tehnisko jaunradi nodemonstrēt. Un šajā gadā mēs jau centīsimies pārsist sevi ar 2 pneimomobīļiem un esam uzsākuši veidot jaunas konstrukcijas un iesaistīti dažādu kursu, sākot no 1. kursa līdz pat 4. kursa studentiem un maģistranti, un saliekot kopā visus prātus un visas idejas, es domāju, ka radīsies konkurētspējīgi pneimomobīļi. Sacensībās tiek vērtētas ļoti daudzās disciplīnās, sākot ar dokumentāciju, kas mums jāizstrādā līdz 31. decembrim. Tātad mums jāsazīmē visi rasējumi, kā izskatīsies mobīlis, viss ir jāizrēķina stabilitātes, bremzēšanas, garums, distance, apgāšanās, motora jauda, maksimālais ātrums, ar kuru varēs pārvietoties, jāizdomā ātrumkārba un visi pārējie mezgli. Un tad, kad viss tas ir teorētiski izdarīts un iesniegta dokumentācija un dokumentācija tiek apstiprināta, tad mēs sākam būvēt pneimobīli un tad tālāk mums seko testi, kuros mēs skatāmies, vai teorija sakrīt ar praktisko dzīvē iegūto rezultātu. Pagājušajā gadā mums sanāca nedaudz problēmas, bet tā kā viss ir novērsts, atradām vainu, esam uzlabojuši un gribam pilnveidot vēl pneimobīli 2016. gada, lai ar to arī nākošo gadu dotos uz Ungāriju un pārstāvētu Latviju. Jāpiebilst, ka tā dalība Latvijai bija pirmo reizi 2016. gadā. Līdz tam Latvija vispār nebija piedalījusies šādās sacensībās. Un jau pagājušajā gadā mēs, protams, saskārāmies ar problēmu, finansiālo līdzekļu problēmu, un paldies visiem, kuri mums palīdzēja naudā, graudā, ar padomiem. Un arī šogad, protams, būsim pateicīgi, ja mums mūsu bijušie beidzēji vai jebkurā gadījumā, jebkura firma, kura ir ieinteresēta, lai pēc tam saņemtu arī sev labu darba spēku, palīdzētu mums vai nu ar detaļām, ar gultņiem, ar metālu, ar sametināšanu, varbūt ar naudu.